Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa un šis ir mans raidieraksts, tāpēc, ka traumēts. Šajā reizē es gribu ar tevi parunāt par mammām, jo tuvojas māmiņdiena. Un iespējams arī tev, kā ļoti daudziem maniem klientiem, ir tādas pretrunīgas jūtas par to, vai gribas apsveikt mammu šajā dienā un kā gribas šo dienu atzīmēt, vai tas tiešām ir kaut kas priecīgs un no brīvas gribas un no visas sirds gribas paust mīlestību, vai arī ir vienkārši bail, ja neapsveiksi mammu pareizajā veidā, tad viņa apvainosies, būs dusmīga, kaut kādā veidā sodīs tevi, noraidīs. Jā, tas tiešām mēdz būt sarežģīti, tad, kad runa ir par kādiem svētkiem, un reizēm arī tad, ja mēs redzam, kā citi mums apkārt svin šos svētkus un kādas attiecības viņiem ir ar viņu mammām, un iespējams arī redzam sociālos tīklos kaut kādas fotogrāfijas, kas apliecina to, ka citiem varbūt klājas drusku labāk. Gan, protams, tās fotogrāfijas uzreiz to negarantē, ka tā tiešām ir, varbūt tā tas tikai izskatās, bet tomēr tas viss arī tevī, ja tev nav labas tuvas attiecības ar savu mammu, var izraisīt tādas sāpīgas jūtas un, jā, iespējams aktivizēt atkal ilgas pēc tā, lai tava mamma būtu citādāka, lai viņa būtu tāda, kurai gribas pieglausties, no kuras gribas saņemt siltumu un mierinājumu, un tas patiešām arī ir iespējams un reāli. Tomēr ne ar visām mammām tas ir iespējams, un ar visām mammām tas arī, diemžēl, nav reāli. Un es zinu, ka es tiešām drīz varbūt jau kādiem saviem sekotājiem asociēšos ar tādu, nezinu, gandrīz vai naida kurināšanu, bet es katru gadu pēdējos jau vairākus gadus, nezinu tieši cik, māmiņu dienā atgādinu, ka tu drīksti arī nesveikt savu mammu, ja tev nav tādas attiecības ar viņu, ka tas tiešām nāk no brīvas gribas, no patiesas mīlestības, ka tev ir pretrunīgs jūtas par to un iespējams tu labprātāk vispār ar savu mammu nerunātu un nekontaktētos. Tā var būt un par to nevajag justies vainīgam, jo patiešām tas, kādas attiecības vecāki veido ar saviem bērniem, lielākoties tomēr tiek noteikts jau mūsu bērnībā, un par to ir atbildīgi mūsu vecāki. Un, diemžēl, ne visas mammas mīl savus bērnus. Tas atkal varbūt tās izklausās briesmīgi, ka es to tā saku, bet tā ir. Tas nav pašsaprotami, ka visas mammas mīl savus bērnus un ir kaut kādas arī šīm mammām grūtības, kādēļ viņas to nespēja vai nevar. Un, protams, ka ja tā ir, tad tas atstāja tādas paliekošas brūces. Jā, tas tādam ievadiņam, un pirms es dodos tālāk, es gribu tomēr vēl atgādināt kaut ko es, man liekas, jau vairākās epizodēs neesmu atgādinājusi, ka pirmkārt, protams, paldies, ka klausies un ka velti savu laiku tam, lai iedziļinātos šajās tēmās, bet, ja
šī raidieraksta klausīšanās tev izraisa kaut kādas sāpīgas, nepatīkamas jūtas, paceļ kaut kādas grūtas atmiņas, lūdzu, nepaliec ar to viens vai viena, meklē sev atbalstu, meklē sev palīdzību, un vispiemērotākais veids, vispiemērotākā palīdzība tomēr ir šajā gadījumā individuāla psihoterapija, meklē profesionālu speciālistu, certificētu speciālistu. Ja tas nav iespējams, atceries, ka pie mums Latvijā šobrīd ir arī iespēja saņemt no ģimenes ārsta nosūtījumu un tikt arī uz 10 bezmaksas konsultācijām. Tā arī ir brīnišķīga iespēja. Atceries arī par to, ka ir diennakts krīzes telefons, uz kuru tu vari zvanīt, un lūdzu, nepaliec viens. Protams, paturprātā arī to, ka visticamāk ir kādi cilvēki, kuri būs atvērti tevi uzklausīt, arī ja viņi nav profesionāļi. Atceries par saviem draugiem un tuviniekiem, kuri ir gana laipni un iejūtīgi. Jā, tas tāds atgādinājums. Bet nu tad ķeramies klāt tēmai, kuru es esmu nosaukusi par ko pateikties narcistiskai mātei. Un šodien es gribu īpaši izcelt tieši šo tematiku. Protams, ne visas mātes, ar kurām varbūt ir problemātiskas attiecības viņu bērniem, ir uzreiz arī obligāti narcistiskas, bet šajā reizē es gribētu parunāt tieši par šo tādu, personības patoloģiju, tomēr atļaušos tā nosaukt. Un pastāstīšu, kādas tad ir sekas, ja ir nācies uzaugt ar šādu mammu, un kā sev šobrīd palīdzēt arī tikt varbūt no šīm sāpēm ārā un no destruktīviem attiecību modeļiem, kādus ļoti iespējams tu turpini veidot, tāpēc, ka šis pirmais attiecību modelis ar tik nozīmīgu savu dzīves cilvēku ir bijis tāds traumatisks, teiksim tā. Ja? Un nevelti jau šis raidieraksts ir par traumatiskām pieredzēm. Diemžēl daudziem cilvēkiem bērnības pieredzes nav bijušas diezko pozitīvas, tieši radušās tās ir arī attiecībās ar narcistiskiem cilvēkiem, no kuriem mēs esam kā bērni bijuši atkarīgi, un reizēm tiešām tās ir bijušas mammas, citreiz, protams, arī tēti vai vēl kādi citi cilvēki, bet tad šodien specifiski par mamām. Kā jau es iepriekš arī esmu jums stāstījusi, tīpaši šeit vēršu jūs uzmanību par to, ko es stāstīju par attīstības traumu iepriekš kādā no epizodēm. Tad liela nozīme mūsu vēlākajā dzīvē ir mūsu piesaistes personām bērnībā un attiecībām ar šiem cilvēkiem, no kuriem mēs esam atkarīgi, no viņu rūpēm, no viņu iejūtības, no viņu laipnības. Šie attiecību modeļi tad vēlāk atspoguļojas citās attiecībās, kuras mēs veidojam jau kā pieauguši cilvēki, un ja kāds no vecākiem ir bijis toksisks, tas tagad tāds moderns vārds, ko mēdz lietot, jeb citiem vārdiem tāds, kas ir bijis vardarbīgs, vai fiziski, psihiski, emocionāli, vai varbūt pat seksuāli, tad tas neapšaubāmi rada smagas traumatizācijas, kas atstāja sekas visā tālākajā cilvēka dzīvē. Attiecības ar mammu bērnībā parasti ir ciešākās un nozīmīgākās, tas nav vienmēr, bet parasti. Un tādā labā gadījumā mamma ir tas cilvēks, ar kuru kopā mēs patiešām varam justies droši. Mēs varam atslābt, paļauties, ka mamma parūpēsies, pasargās. Mamma būs tas cilvēks, kas vienmēr redzēs mani ar manām vajadzībām, ar manām sāpēm un arī ar manu izdošanos. Viņa pieņems tevi tādu, kāds tu esi. Ja vajadzēs, viņa sniegs mierinājumu, viņa būs labvēlīga. Un
viņa sniegs arī tādu beznosacījumu mīlestību. Ko tas nozīmē? Tātad tā ir mīlestība bez nosacījumiem, ka tev kaut kas īpaši ir jāizdara, vai īpaši jāsasniedz, vai īpaši jāizskatās, vai jāatbilst kaut kādiem standartiem, lai tevi mīlētu. Tu esi tāpat mīlams, labs, ar tevi viss ir kārtībā. Un šādā vidē, šādās attiecībās, kā es tikko aprakstīju, tādām pozitīvās attiecībās ar mammu, bērnam ir iespējams attīstīt visus viņa talantus. Tie ir tādi apstākļi, kuros viņš tiešām var justies emocionālā siltumā, attīstīties, atplaukt visā savā būtībā un visā savā skaistumā. Es bieži mēdzu arī to salīdzināt ar augiem, ja, ka augam nav vajadzīgs, piemēram, lai zieds atplauktu, lai kāds tur ar pirkstiem plēš vaļā viņa ziedlapiņas, ja, vai stāsta viņam, kā pareizi atplaukt. Viņam ir jārada vienkārši tādi apstākļi, kuros ir pareizā temperatūra, pareizais mitruma daudzums, ja, ne pa daudz, ne pa maz, attiecīgi kā kurai šķirnei tas ir vajadzīgs, un tam, kurš aprūpē šo augu, vienkārši ir uzmanīgi jāvēro, jābūt klātesošam un jārieģē uz šī auga vajadzībām, jāpiedāvā viņam viss nepieciešamais un pareizajā daudzumā, un tad arī šis augs var attīstīties, atplaukt un uzziedēt savā krāšņumā. Un tieši tāpat tas notiek arī ar cilvēku. Tad, jāsaka, diemžēl, ka šo visu, ko es tikko aprakstīju, ko būtu katrs bērns pelnījis saņemt no savas mammas, lai optimāli attīstītos, šo visu ar narcistisku māti nav iespējams piedzīvot. Ar viņu mēs varam piedzīvot visdrīzāk kaut ko pretēju aprakstītajam. Un, diemžēl arī uzaugot ar mammu, kurai nekad nekas līdz galam nav labi, kurai ir ļoti augstas prasības, kur ir ārkārtīgi kontrolējoša. Bieži varētu teikt arī tāda augsta attiecībās, ja viņi nespēja sniegt siltumu, nespēja sniegt maigu, mīlošu pieskārienu. Tur ir tāda diezgan, augsta vai pat naidīga gaisotne, un tam, protams, arī ir vēlāk sekas šī cilvēka dzīvē, neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks ir meita vai dēls, ja, abus divus dzimumus šāda veida attiecības ietekmē negatīvā veidā. Tā kā narcistiska mamma nejūt pati sevi, un tas ir šī traucējuma tātad viena no raksturojošām pazīmēm. Viņa nejūt īsti savu es, viņa līdz galam nezina nemaz, kas viņa ir un kāda viņa ir. Viņa parasti piedzīvo sevī tādu iekšēju tukšumu, kas, protams, arī ir viņas agrīnas traumatizācijas rezultātā radies. Ja, tas viņa nav tāda piedzimusi, tas ir arī izveidojies viņas traumatiskas pieredzes rezultātā. Bet, tas neattaisno to, ka viņi turpina šo pieredzi atkārtot arī ar savu bērnu. Tā kā viņa nejūt sevi un savu es, tad viņai ir nepieciešams kāds, kurš var iedot viņai kādu piepildījumu, apstiprinājumu viņai, ka viņa ir tā vērta, ka ar viņu visi kārtībā, un savā ziņā iedot arī viņai spēku un enerģiju no malas. Un bērns šādā ziņā var kalpot viņai ideāli, lai apmierinātu viņas iekšējo tukšumu, un tas parasti notiek tādos divos tipiskos veidos. Viens ir, ka šai mammai vajag uzlabot savu pašvērtējumu, tātad tur pamatā, lai kā tas arī izskatās no malas, un reizēm no malas viņa arī var izskatīties ārkārtīgi veiksmīga un pārliecināta it kā un spējīga, tas nav obligāti, bet tā tas var izskatīties, tad iekšpusē tomēr tur ir ļoti, ļoti liela nepārliecinātība un šis tukšums, un šo pašvērtējumu, tātad, ja viņš nav kaut kur iekšpusē, viņu vajag iegūt no malas, un tāpēc bērns, kurš dara
mammas izpratnē un uztverē pareizās lietas un ir tāds, ar kuru viņi varētu lepoties arī sabiedrībā, citu cilvēku priekšā. Viņš ir nepieciešams, lai kaut kā uzturētu šo mammas neesošo pašvērtējumu. Bet, protams, arī lielā problēma ir tāda, ka nekad līdz galam un pa īstam šis mammas iekšējais tukšums nav piepildāms. Ja? No malas neviens nevar piepildīt to, ko es pati par sevi nejūtu, kam es pati par sevi neticu. Tas ir kā tāds, ja tā var salīdzināt, kā tāds melnais caurums, kurā mēs varam liet iekšā vai likt iekšā visu ko, bet tas tur pazūd un vajag vēl vairāk un prasības kļūst vēl augstākas un vēl iespējams arī neizturamākas, īpaši, ja runa ir par bērnu. Reizēm šīm mamām ir konkrēts plāns, ar ko jānodarbojas šim bērnam, un tur tam vispār nav nekādas saistības ar to, vai tas ir bērna talants, vēlme, interese, tas vienkārši ir mammas uzstādījums, ka tā ir jābūt un viss, ja, un te ir mammas, kuras pieprasa, lai bērni iet mūzikas skolās, lai bērni nodarbojas ar specifiskiem sporta veidiem, lai viņiem ir ļoti augsti rezultāti mācībās un it īpaši varbūt noteiktos priekšmetos, lai viņi apmeklē kaut kādas īpašas skolas un iegūst kaut kādas specifiskas izglītības un caur to arī, protams, statusu kādu. Tātad tiek izvirzītas šīs prasības un ir kaut kāds priekšstats mammai galvā, kādam bērnam ir jābūt, un tam nav nekāda sakara ar bērna vēlmēm vai vajadzībām, un vienīgā iespēja bērnam izdzīvot šajā visā ir vienkārši pakļauties un atbilst tam, kas no viņa tiek gaidīts, un es pat teiktu nevis gaidīts, bet lielā mērā arī pieprasīts, jo tikko bērns neatbilst tam, tikko viņš nedara to, ko māte gaida vai pieprasa, tā viņš saņem noraidījumu, sodu, citreiz pat tiešām arī ļoti, ļoti nežēlīgus tādus sodus, kas nav iedomājami, kā vispār māte varētu pret savu bērnu tā izturēties, ja, un tie tiešām var būt gan fiziski, gan arī emocionāli. Vēl viens tipisks veids, kā narcistiska māte izmanto savu bērnu, un es tiešām gribu uzsvērt šo vārdu izmanto, jo narcistiskai mātei bērns ir objekts, kuru izmantot savu vajadzību apmierināšanai. Tā nav mīlestība, tā ir izmantošana. Un šis otrs tipiskais veids ir, ka bērns ir spiests kļūt par mātes tādu projekciju objektu. Ko tas nozīmē? Tā kā viņai pašai iekšēji ir ļoti liela sevis nepieņemšana un reizēm pat tāds liels naids pašai pret sevi. Viņa nespēja cienīt sevi, nespēja vērtēt sevi diezko augstu, bet tas arī bieži tiek tā apspiests, un viņa pati to no sevis cenšas ļoti rūpīgi slēpt, jo citādāk tas nemaz nebūtu izturami, cik tās ir tādas grūtas jūtas. Viņai ir nepieciešams šo uz kādu projicēt no sevis ārpusē, lai piedzīvotu atvieglojumu, lai kļūtu vieglāk. Un tad bērns kļūst par to cilvēku, pret kuru var vērst šo nepieņemšanu, šo naidu, šo nežēlīgo attieksmi, tādā veidā drusciņi atbrīvojot sevi no tā milzīgā iekšējā spiediena un neizturīgajām jūtām. Tad iekšēja agresija, kas šajā mātē var būt ļoti liela, tiek pārnesta tad uz ērtāko un pieejamāko vietu, un tas, diemžēl, ļoti bieži ir bērns, bet arī te es gribu uzreiz uzsvērt vēl vienu tādu lietu, ka bieži vien mātei pietiek ar vienu bērnu, kuru šādā veidā izmantot, un iespējams, ka viens kļūst par mammas objektu, un man gribas lietot arī vārdu drusku tādu upuri,
kamēr otram ir lielāka brīvība un klājas iespējams stipri labāk. Es negribu teikt, ka viņa spēja patiesu mīlestību sniegt tam otram bērnam, jo tas vispār nav tas, ko viņa spēja, bet viņš iespējams ir brīvs no šīm gaidām vai spiediena, vai tās ir arī stipri mazākas nekā pret vienu konkrēto izvēlēto bērnu. Kurš tas ir, tas var būt ļoti atšķirīgi un katrā ģimenē individuāli. Jā, ja tu esi šādas narcistiskas mammas bērns, tad iespējams tu atceries, ka bija jāatbilst noteiktām prasībām un tu drīkstēji saņemt kaut kādu laipnāku attieksmi vai vispār to, ka tev pievērsās, ja ka tevi neignorēja, neatstūma tikai tad, ja tu atbildi šiem noteiktajiem nosacījumiem un ja tu mēģināji kaut kā pretoties vai tev neizdevās atbilst šiem nosacījumiem, tad tu saņēmi pretī augstumu noraidījumu sodus. Ja tad tu savai mammai biji visticamāk vienkārši objekts, un ja viņa patiešām ir narcistiska, tad tas varbūt vēl viena bēdīgā ziņa, visticamāk tu joprojām esi viņas objekts. Ja vien neesi jau gājis psihoterapijā vai kaut kā citādi spēcināts, lai atdalītos no viņas un atbrīvotu sevi no šī smagā uzdevuma. Ja gadījumā klausoties, tu atpazīsti sevi attiecības ar savu mammu, vēlreiz gribu uzsvērt, lūdzu parūpējies par sevi, atceries, ka tu vari arī iepauzēt un aiziet pastaigāties drusku un pēlpot un padzerties un vai parunāt ar kādu par to, ko tu šeit dzirdi, un tad, kad jūties atkal labāk, tad vari turpināt klausīties tālāk. Ja tu esi šādas mammas bērns, tad tu visticamāk labi apguvi to, kā apmierināt citu cilvēku vajadzības un arī to, kā apieties ar citu cilvēku projekcijām, kas nozīmē, ka ir ļoti liela iespēja, ka arī tavs partneris turpina pret tevi vai partnere turpina pret tevi izturēties līdzīgā veidā un ka arī viņa vajadzības tev nemitīgi ir jāapmierina, kamēr tavējās vispār nav vērtīgas, tām nav nekādas nozīmes, un arī tu varbūt esi tas, uz kuru izgāst dusmas, neapmierinātību un kurš vai kura vienmēr ir pie visa vainīgs, ja kaut kas nav tā, jo arī droši vien, ja es klausījos arī iepriekšējās epizodes, tad saproti, ka mums ir tāda tendence veidot attiecības pēc iepriekš piedzīvotiem modeļiem, jo tos mēs vienkārši labi pazīstam un zinām, kā tādos būt pat tad, ja tie ir destruktīvi. Kādas ir vēl pazīmes narcistiskai mammai, kā viņa iespējams izturās pret savu bērnu? Tātad viena lieta, ko es jau arī minēju, bet tagad vēlreiz skaidri nosaukšu, tā ir vērtības noliekšana. Tā kā vispār nav iespējas kaut ko izdarīt gana labi, pat tad, ja tu ļoti, ļoti centies. Viss ir slikti, vienmēr viņi ir neapmierināti, un ja tev liekas, ka tagad gan vajadzētu būt, ka viss būs kārtībā, jo šo noteikumu tu ievēroji, kas viņai ļoti svarīgi, tad parasti tomēr atklāsies varbūt vēl kāds cits noteikums, par kuru tu pat nezināji, nenojauti, un kuru tu tomēr līdz ar to arī neizpildīji, neievēroji, un tāpat beigās viss ir slikti. Un vēl viena tāda lieta, ka varētu būt liela atšķirība tajā, ko mamma rāda uz āru un kas notiek mājās. Iespējams, uz āru viņa ļoti ar tevi lepojas citiem, kāds man labs dēls vai laba meita, un paskat, kādi tur sasniegumi tādi un šitādi. Un te man uzreiz vēl gribas piebilst, ka lepošanās ar savu bērnu arī nenozīmē, ka tā ir mīlestība. Tur mēs nevaram likt vienādojumu zīmi. Lepoties ar savu bērnu reizēm tiešām ir kā piespraust sev ordeni par to, ka es esmu labs vecāks un redz, kā es esmu
laidis pasaulē šādu bērnu vai izaudzinājis šādu bērnu un bērns atbilst šādām prasībām, bet vai tas patiešām ir viņš pēc savas būtības un vai tas atbilst viņa vajadzībām, tam vairs nav nekāda sakara. Un, ja mēs runājam par mīlestību, tad mīlestībā tomēr mēs redzam otra cilvēka vajadzības un mums viņas ir svarīgas. Spēja manipulēt šādām mamām ir ļoti, ļoti augstā līmenī attīstīta. Viena no manipulācijas metodēm varētu būt, ka viņa apšauba gan to, ko tu jūti, gan to, kā tu uztver vai redzi lietas. Tā nav, viņa teiks. Ja tu teiksi, mam, bet man tas ir sāpīgi vai nepatīkam, tā nav patiesība. Īstenībā es to daru tikai tavā labā, tevis dēļ, tu redzēsi, beigās būs vēl tikai labāk no tā, tas tev ir nepieciešams, vai arī tev tikai izskatās, ka tas ir tā, vai izliekās, ka tā tas ir. Noliedz arī tavas vajadzības, tās tiek uzskatītas par nepiemērotām, tās tiek ignorētas, netiek apmierinātas. Un bieži vien šīs mammas arī ir tādas, kas iespējams aiz durvīm arī citus cilvēkus aprunā un ir kaut kāds ļoti negatīvi noskaņots, bet realitātē, tad, kad satiek saldi ar šiem cilvēkiem, runā, it kā viss būtu pilnīgi kārtībā, un bērnam šīs manipulācijas rada milzīgu apjukumu, un vispār nav skaidrs, kam es varu uzticēties un kāda tad ir īstā dzīve. Vainošana vēl viena tipiska lieta, ja nebūtu tevis, mana dzīve būtu labāka, un viss, kas man ir slikti, ir tāpēc, ka tu kaut ko izdarīji vai neizdarīji, vai ja vien tu būtu atnesis labāku atzīmi, tad man tagad nebūtu sirdslēkme, vai ja tu te neatļautos tagad, nezinu, kaut ko tur darīt, ja, tad man arī nebūtu tagad tādas ciešanas, tad milzīga atbildības uzvelšana bērnam par mammas jušanos. Un arī, kas interesanti, tad bieži, protams, šīs mammas ir tādas diezgan vēsas vai augstas, bet reizēm šo augstumu nomaina ārkārtīgi karstas dusmas, ja, tādas tiešām pārspīlētas dusmas. Bet. Un vai nu tu kalpo mammai, vai arī tu esi mammas drauds. Un kamēr tu kalpo, tikmēr viņa, protams, var tevi kontrolēt, ja? Bet tikko viņa nevar vairs tevi kontrolēt, tā tu esi viņai apdraudējums, un tāpēc arī šādai mammai ļoti, ļoti grūti ir palaist pieaugušu bērnu, jo tad viņu vairs nevar kontrolēt, un caur to viņš kļūst viņai par draudu. Tāpēc atdalīties no mammas pieaugušā vecumā ir ārkārtīgi grūti, viņa atradīs visdažādākās metodas, kā tomēr piesaistīt pie sevis un turēt tādā ļoti ciešā saitītē un tādā atkarīgā attiecību modelī. Interesanti, ka dažas mammas varbūt pavisam mazus bērnus var aprūpēt arī vēl mīloši, ja dažas šādas narcistiskas mammas. Viņas tiešām var pat likties diezgan siltas, jaukas, mīļas, bet lielākoties tas notiek līdz brīdim, tikko bērns sāk izrādīt kaut kādas autonomijas vēlmes, kur viņš kaut kā sāk pretoties vai kaut kā parādīt, ka viņam ir cita kaut kāda vēlme un gribēšana, un tā atšķiras no mammas gribēšanas. Šajā brīdī bērns tiek pārvērsts par objektu un ar viņu sāk manipulēt, un tur arī tad tas siltums zūd. Varētu būt arī nevienlīdzīga attieksme pret bērniem, ģimenē, un nav svarīgi, kurš bērns pēc kārtas, tam nav nekāda sakara ar konkrētajiem bērniem, bet vienkārši vienam no bērniem var attiecīgi nepaveikties, un viņš var kļūt par mammas objektu, kamēr cits var izsprukt sveikā. Regulāri robežu pārkāpumi ir tipiski ar šādu mammu. Viņa pieprasa, lai durvis ir vienmēr atvērtas, tās nedrīkst aizvērt, nedrīkst kur nu vēl aizslēgt, vai arī viņa iekārto bērnu istabu tā, ka viņās vispār nav, tajā istabā vispār nav durvis, un vispār bērns nekā nevar sevi pasargāt vai norobežoties. Tad notiek regulāras ielaušanās bez klauvēšanas, viņa var iesperties iekšā, viņa regulāri vandās bērna mantās, meklē kaut ko,
nezinu, izrok visas atvilknes, ja, tad, kad bērns nav klāt momentā istabā iekšā un visu izkontrolē. Būtībā ir skaidrs, ka bērns nedrīkst dzīvot savu dzīvi, nedrīkst viņam būt nekādu savu lietu vai savu noslēpumu, jo tad mamma vairs viņu nevarēs kontrolēt, un tad viss būs beidzies. Tāpēc arī neviens partneris, ko bērns izvēlās, nav gana labs šādai mammai, lai kas būtu šis cilvēks, neviens nebūs labs, šis cilvēks tiks pazemots, izsmiets, vājināts visām iespējamām metodēm, jo, ja tas partners būs gan spēcīgs, viņš tad varēs stiprināt arī šo bērnu un atdalīties šis bērns varēs no mammas un nebūs vairs kontrolējams, tāpēc šis partneris ir jāiznīcina jau, cik ātri vien tas ir iespējams, un arī tiek izmantotas tādas smagās artilērijas metodas, piemēram, arī, ja ir mazbērni jau šim cilvēkam, tad šiem mazbērniem stāsta parasti tieši par šo vedeklu vai znotu, cik tas ir slikts cilvēks, ja, tātad bērniem attiecīgi tas ir vai nu mamma vai tētis, un šī metoda arī īstenībā ir viena no vardarbīgākajām attiecībā pret mazajiem bērniem, ja, kuriem to nāks uzklausīt, bet tā ir tāda manipulācijas metoda, ko šīs mammas izmanto. Šīs mammas ir arī tādas, kuras tipiski var nopirkt sev māju blakus tavai mājai vai dzīvokli blakus tavam dzīvoklim, un viņa jau agri var paziņot, ka tas ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad viņa būs veca, tad tev būs par viņu jārūpējās, jo viņa taču tagad tik daudz priekš tevis dara un tagad par tevi rūpējās, un tas būs absolūti tavs pienākums, un viņa, protams, paliek pēdiņās veca un nevarīga jau gana ātri tādā veidā, uzgrūžot atbildību par sevi tev un neļaujot tev kvalitatīvi dzīvot savu dzīvi, tādā veidā absolūti turpinot tevi kontrolēt it visā. Un šīm mamām arī ir tāda, diemžēl, milzīgi negatīva tendence un spēja pilnīgi vai iznīcināt šo savu bērnu tajā mirklī, ja viņš kaut kā ir kļuvis par draudu viņai, sodi, vainošana, uzbrukumi, visāda veida un tādas tiešām sāpinošas rīcības ir tipiskas. Kādas sekas, es jau teicu, jā, ka nekad bērnu vajadzības līdz galam nevar tikt apmierināts, uzaugot ar šādu mammu, un līdz ar to šie bērni uzaug tādā milzīgā iekšējā emocionālā deficītā, tādā emocionāli tādu tukšumu, jo viņi netiek piepildīti ar mammas mīlestību un sirsnību, un nereti viņi šo pašu attieksmi mēdz tad tālāk pagriezt pret sevi, un tas izpaužas arī kā tāda vardarbība pret sevi. Viņi neapmierina paši savas vajadzības, viņi izdzen paši sevi arī dzīvē, un iespējams arī tālāk izturas pret citiem arī šādā veidā. Un vēl neapmierinātās ilgas, ka beidzot šī mamma kaut kad mani varētu tomēr ieraudzīt, un kaut kad viņa man varētu atzīt, un kaut kad beidzot kāda laipnība vai mīļums no viņas varētu nākt. Tās ilgas ir tik spēcīgas, ka diezgan ilgi šie bērni arī pieauguši turpina iekrist mammu lamatās, tur, kur viņi pasviež kādu cerību, tādu, salmiņu, ja, un gribas pie tā pieķerties, bet tikko tu pie tā pieķeries, tā tu atkal saņem, kā gribas teikt, iekšās atkal kaut kādu kārtējo ievainojumu vai pārdarījumu, atraidījumu. Ko iesākt ar to visu? Pirmkārt, ļoti, ļoti svarīgi atzīsti, ka ar šo mammu nekad tavas vajadzības netiks ieraudzīts un netiks apmierināts, un tu nekad no viņas nesaņems to, ko tu ilgojies saņemt. Tas ir smagi, grūti, sāpīgi, bet tā ir realitāte, un tev tas ir jāatzīst, jāizsāro, jāizsāp un jāpieņem. Vēl viena lieta, mācies atšķirt arī to, ka tas bija tāds attiecību modelis, ņemot vērā tavas mammas personības īpatnības, bet tas neko nepasaka par tevi un tavu vērtību, un par to, kādas attiecības tu tālāk vari veidot. Tu esi pelnījis tāpat veidot labas attiecības ar labiem cilvēkiem, kuri pret tevi izturās labi, un šī pieredze tev neatņem šīs tiesības.
noteikti arī centies izkļūt no šīs kalpošanas par objektu un nemitīgās pielāgošanās un mācies veidot jaunas attiecību pieredzes ar citādākiem cilvēkiem, piedzīvot to, kā attiecības var būt arī dziedinošas un spēcinošas. Pāraksti tās pārliecības par sevi, kuras tu, diemžēl, esi iemācījies uzaugot ar šādu mammu. Un apzinies, ka tu pats vai tu pati esi tas cilvēks, kurš šobrīd atbild pilnībā par savu vajadzību apmierināšanu un arī par to sniegt savu mīlestību un laipnību. Tā pirmkārt ir šobrīd tava atbildība un tāda laipnība pret sevi un arī atzīšana sev par to spēku, ka tu izturēji tik ļoti grūtus apstākļus bērnībā. Tas ir tas, ko tu esi pelnījusi, un es aicinu tevi patiešām mēģināt sākt šo sev sniegt. Nu tā, esmu izstāstījusi šo nevienkāršo tēmu. Un ceru, ka ja tu atpazini kaut ko no savas ģimenes, ka tas kaut kādā veidā tev palīdz un paskaidro, kas notiek vai notika tavās attiecībās un iedod arī kādu virzienu, kā tu varētu sev palīdzēt. Ja šī informācija neatiec uz tevi, bet varbūt uz kādu tuvinieku, tad, protams, esi laipni aicināts norādīt, ka ir šāds raidieraksts un iespējams, ka šis cilvēks gūs kādu stiprinājumu savā ceļā. Paldies, ka klausies, paldies, ka iesaki citiem, lai tomēr mierīga un laba māmiņa diena tāda, kas ir saskaņā ar tavām vajadzībām, un mēs tiekamies atkal pēc 2 nedēļām.